Kas ir vienotā datu vide, jeb VDV, BIM projektos? VDV ir vieta, kur glabāt visu projektu informāciju un ar to ērti apmainīties ar komandas biedriem. Var izšķirt 4 galvenos VDV veidus. Pirmais veids ir lokāla vide, jeb tavs dators, kur notiek darbs procesā, jeb tiek, piemēram, izstrādāta informācija. Otrais veids ir lokāls uzņēmuma serveris. Tam var būt piekļuva ārpus, var arī nebūt, un bieži vien, lai to uzturētu, nepieciešams ir IT atbalsts un dažādi drošības risinājumi. Trešais veids ir vispārīgas tiešsaistes glabātuvs, piemēram, Dropbox, Google Drive un citas. Tās ir ērtas sadarbībai, bet tām nav BIM specifisks funkcionalitātes. Un ceturtais veids ir BIM specifisks vienotās datu vides. Tajās nāk klāt papildus funkcionalitāte, kas ir ērta tieši darbam ar modeļiem, piemēram, modeļu pārlūkošana, dažādu veidu informācijas iegūšanu un tam līdzīgi. Kāpēc vienotā datu vide ir tik svarīga BIM projektos? VDV nodrošina, ka visa komanda strādā ar jaunāko informāciju, ir versiju kontrole, ir piekļuves tiesības un ir skaidrs darba plūsmas. Tas nozīmē, ka ir mazāk kļūdu un ātrāk lēmumu pieņemšana. Ja gribēs, lai BIM projekts ir sakārtots un pārskatāms, bez vienotās datu vides nav iespējams iztikt.